Augsti godātais valsts prezidentkungs, Saeimas priekšsēdētāja biedre skundze, kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra kundze, diplomāti, PBLA valdes locekļi un tautieši. Esiet sveicināti PBLA konferencē Diasporas diplomātija Latvijas ceļš uz NATO. Šī konference ir veltīta Latvijas uzņemšanā NATO 20 gada dienā un diasporas lomai palīdzot Latvijai sasniegt šo NATO mērķi. Šis sasniegtais mērķis šodienas ģeopolitiskajos apstākļos sniedz tik daudz mūsu valstī un tautas drošībai. Ir bijuši daudz pasākumi un uzrunas, lai atzīmētu šo gadu dienu, kas faktiski oficiāli notikās 29. martā, bet šis pasākums ir varbūt atšķirīgs, jo mēs īpašu uzmanību pievērsīsim, ko diaspora darīja, lai palīdzētu Latvijai. Protams, paši latvieši ir pelnījuši vislielāko atzinību, bet PBLA kā diasporas pārstāvošajā organizācijai ir pienākums atcerēties arī tos, kas palīdzēja Latvijai no ārzemēm. Kampaņa par Latvijas uzņemšanu NATO bija viena no pirmajām lielajām diasporas latviešu un Latvijas sabiedrības un politikās un valdības sadarbības aktivitātēm, kas ietver daudz pasākums, tikšanās un komunikāciju. Šodien mēs dzirdēsim par šo kopīgo darbu. Arī man pašam ir daudz atmiņu no tā laika, jo pirms 20 gadiem es arī biju ALA un PBLA valdes loceklis. Un jāatzīstās, ka man lielākā pieredze attiecās tieši uz kas notikās Amerikā, bet nopietni arī strādāja kanādiešu un eiropiešu NATO valstīs, un arī Austrālija, kas vienmēr ir bijusi liela sabiedrotie NATO valstīm. Un tādējādi arī LAAJ ir taisījusi ieguldījumu. Un kā PBLA priekšsēdiem un amateur politiķim man tas bija jāsaka šodien. Lai apmierinātu man valdi. Ne. Bet īstenībā tā arī bija, ka tas bija viens tāds pasaules latviešu projekts. Domājam, ka mēs varam būt pateicīgi Latvijas un NATO valstu līderiem un arī sabiedriskās organizācijas vadītājiem par to, ka viņi bija tik pārdroši, domājot, ka Latvija varētu iestāties NATO. Pēc pirmā paplašināšanas viļņa, kad pievienojās Polija, Ungārija un Čehija, mēs sākam jautāt, kāpēc ne mēs? Kāpēc ne mēs? Patiesībā bija grūti atbildāms jautājums, ņemot vērā Latvijas geogrāfisko novietojumu un spēju varbūt militāri saskarties ar esošām NATO dalībvalstīm. Arī bija jautājums par Latviju, vai mums bija pietiekami liels politiskais spēks. Salīdzinot, teiksim, Amerikas latvieši ar poļu izcelsmes amerikāņiem, mēs redzam, ka 2000. gada ASV tautas skaitīšanā bija 9 miljoni poļu izcelsmes cilvēku, kamēr latvieši bija tikai 100 000. So poļiem bija 90 reizes lielāks lobijs, varētu teikt. Tāpat tajā pašā tautas skaitīšanā mēs redzam, ka tajā laikā tikai 20% no amerikāņiem bija pases. Tas nozīmē, es atkal šeit lietošu matemātiku, ka 80% no amerikāņiem nekad pat nedavās uz Meksiku, uz Jūrmalu vai gāja uz Kanādu priekš dziesmas svētkiem. Viņi bija apmierināti vienkārši palikt Amerikā. Bet tad, ja mēs par to padomājam, tad bija jāpārliecina šitos cilvēkus, kas ir orientēti uz skatīties uz iekšpuses, ka viņiem būtu jāskatās uz ārpusi. Uz vienu zemi, kas atrodas 7000 km attālumā Eiropas ziemeļaustrumos. Un arī jāatcerās, ka bija to laika sacensības starp NATO kandidātu valstīm. Bija apmēram 7 valsts, kas gribēja iestāties NATO. Varbūt daži jūs arī atceraties, ka bija runa tanī laikā, ka varbūt Baltijas valsts varētu iestāties pa posmiem, ka Lietuvie vispirms un tad kādā nenoteiktā laikā varbūt Latvija piebiedroties. Un mūsu reakcija uz to bija, kā angliski tagad ir populāri teikt,
Yeah, no. Mēs gribējām būt pirmie, bet neraugoties uz šiem lielajiem šķēršļiem, mums bija uzvaras arguments, un tas bija paši Latvijas iedzīvotāji. Mēs uzsvērām, ka šī bija brīvības mīļoša valsts, kas ir pelnījusi būt daļa no veselas un brīvas Eiropas, a Europe whole and free, kā vēlāk kāds teica, Bušs teica. Mēs paskaidrojam, ka latvieši atbalsta rietumu vērtības, kā reliģijas brīvību un brīvo tirgu ievērošanu. Mēs arī apelējam pie amerikāņu taisnīguma un labestības izjūtas, uzsverot, ka latvieši bija briesmīga noziegumu, padomju okupācijas upuri. Mēs teicam ASV politiķiem, dariet pareizo lietu, esiet vēstures pareizajā pusē. Galvenais šķērslis bija panākt to, ka ASV senāts ratificēja NATO paplašināšanu. Tāpēc svarīgi bija arī ASV līderība, gan demokrāts Bill Clinton, gan republikāns George W. Bush, un viņi abi bija lieli Latvijas atbalstītāji un veica izšķirošus lēmumus, lai mums palīdzētu. Mūsu cilvēks Vašingtonā tajā laikā, our man in Washington, bija Ojārs Kalniņš, un es domāju, ka viņa dzīves biedra Irma Kalniņa arī ar mums būs kopā vēlāk šodien. Arī runājot par mūsu cilvēku Vašingtonā, jāpiemina arī Jānis Kukains, ALVA un PBLA vadītājs 2000 gada sākumā, kura vārds es pieņemu, mēs vēl par viņu dzirdēsim vēlāk šodien, un es priecājos, ka viņa dēls Roberts arī šodien varēs pārņemt lāpu un piedalīties šajā konferencē kā runātājs. Tad viņa otrs dēls Matīs tur arī kā klausītājs. Droši vien runās kokteļa stundā, bet varēs to vēlāk baudīt. Visbeidzot, ļaujiet man pateikties prezidentam Edgaram Rinkēvičam par to, ka viņš šodien ir klāt. Tas ir cilvēks, kurš vairāk nekā 10 gadus veltīs ievērības cienīgam darbam ārlietu ministra amatā un vēl vairāk iekļaujot Latviju NATO struktūrā. Un viņš ir paveicis ievērojumu darbu prezidenta amatā, pievēršoties svarīgiem jautājumiem un veidojot saikni ar Latvijas iedzīvotājiem visā valstī. Tāpēc paldies jums visiem, kas ir ieradušies uz mūsu pasākumu, un es ceru, ka tas būs informatīvs un rosinās uz pārdomām. Paldies!